runājot par to izvēlu, par prieku, cilvēkam ir jāsaprot, ka tas stāvoklis šobrīd nav visdrīzāk, tā realitāte, bet rokoties dziļāk, es bieži vien prasu, kas notiks tad, kad tev būs tas prieks. Un zemapziņā vai, nezinu, kaut kādā mūsu tajā kartē, kā mēs gribam dzīvot šo pasauli, mums ir jābūt atbildēji, ko tad mēs darīsim, kad mēs būsim priecīgi. Un ja tur tās atbildes nav, tad kādēļ vispār kaut ko darīt? Un te ir tas stāsts par tiem paradumiem, ieradumiem, ko es bieži vien redzu cilvēkos, ka ir tas punkts, kur var viņu aizvest caur dažādām tehnikām, kas šeit ir pieminēts, elpošana, meditācija, vienalga kādi tie stāvokļi vai risinājumi, bet ja nav atbildes, kāpēc, tad bieži vien tie paradumi neiedibinās. Un man šobrīd arvien vairāk kristalizējas tas darbs ar cilvēkiem, kas var atrast to motivāciju un kuri saprot, ka tas transformācijas